Jā, principā smēķējies gadu uz 5 jau. Un es vēlējos atmest, jau kādus gadus 2. Pēc 3 gadiem es vēlējos atmest. Es izmēģināju visās tās zelējumās tabaks un šņaucamās tabaks un tā tālāk, bet tad es nonācu pie elektroniskās cigaretes. Un jā, pamēģināju. Bet arī elektroniskās cigaretes ir dažādi veidi, tur dārgāks, lētāks. Un es pirmo pamēģināju tādu lētāko, kas ir, un kaut kā neaizrauju, bet es esmu smēķējis arī tādu dārgāku, un tā jau ir forši, jā. Tad kuplu dūmiņi ir, zin kā, un viss tā kārtībā. Man nepatikās, un principā varētu pat pāriet uz elektronisko cigareti. Elektroniskajai cigaretei, kas pluskos, es dzirdēju, ka nav darba sadegot, kas rodās, un tur plaušās nekas nerodās, tur kaut kāda nosēduma vai kas tur. Jā, principā e-cigarete ir labāka, un viņi var pīpāt arī telpās. Nav nekāds aromāts, nekāda smārža nav, un jā. Niko nav vienīgais, kurš uzskata, ka elektroniskās cigaretes lietošana ir viens no veidiem, kā atmest parasto cigarešu smēķēšanu. Taču elektroniskā cigarete nav nemaz tik nekaitīga un pagaidām nav pierādīta kā efektīvs atmešanas līdzeklis. Veselības ministrija cenšas panākt grozījumus likumā, kas paredz e-cigarešu tirdzniecības aizliegšanu Latvijā. Tātad elektroniskā cigarete, tā pamatdoma ir, ka viņa satur nikotīnu, kas, kā jau es teicu, ir augstu atkarību izraisoša viela, kas, kā zināms, ir arī tabaks izstrādājumos. Nikotīns ir tabaks lapās esoša viela. Un bez nikotīna šajās elektroniskajās cigaretēs, šajā šķidrumā, ir arī citas ķīmiskas vielas, tā skaitā kancerogēnas vielas, tā skaitā toksiskas vielas, kas, protams, var negatīvi ietekmēt cilvēku veselību. Tā kopējā nostādne šobrīd ir tāda no Pasaules veselības organizācijas, ka šis produkts, kas ir šobrīd tirgū, nav lietošanai drošs. Viņš nav, faktiski patērētājiem būtu jādod informācija, ka šo produktu nevajag lietot. Un, protams, ka visam pāri ir šis nikotīns, kas ir izraisa atkarību. Un, protams, ja mēs redzam, ka šis produkts ir salīdzinoši populārs jauniešu populācijā, un skaidrs, ka diez vai uz elektroniskajām cigaretēm pārslēgsies 80 gadus veci opīši. Sabiedrībā nav izteikta viena viedokļa par e-cigarešu lietošanu un plānoto aizliegšanu, ko var skaidrot ar to, ka šis produkts Latvijā ir salīdzinoši jauns un cilvēki neko daudz par e-cigaretēm nezina. Es par cik es nesmēķēju tās cigaretes, man ir pilnīgi vienalga, un, kā es teicu arī, ka tabaka man liekas ir labāka, līdz ar to, ja viņas aizliedz, vispār vajadzētu cigaretes aizliegt zināmā mērā. Neitrāli varētu tā teikt. Es personīgi nepīpēju tos elektroniskās, es domāju, tas baigi neizdevīgi ir. Manuprāt, es pirmkārt aizliegtu tas parastas cigaretes, nevis elektroniskas. Droši vien tas solis pareizā virzienā, bet tad būtu jāturpina tā kā arī ar parastajām cigaretēm, jo man liekas, ka parastās ir, ja tā kopumā ņem, tad vēl kaitīgākas nekā vēl sliktākas, tīpaši apkārtējiem citiem. Tā. Es domāju, cilvēkiem ir brīva izvēle par savu veselību, ko viņi dara. Es domāju, ka tas ir pozitīvi, tomēr sabiedrībai ir jābūt veselīgai. Bet labi varētu aizliegt arī tabaks izstrādājumus, jo es īsti neredzu personīgi pamatojumu, kāpēc tas būtu jādara. Latvijas tirgotāju asociācija, kurai šis aizliegums varētu radīt lielākos zaudējumus, nesaskata pamatojumu Veselības ministrijas iniciatīvai un stingri iebilst pret paredzētajām izmaiņām likumā. Viņu prāt, e-cigarešu lietošanu nepieciešams saprātīgi ierobežot, bet ne aizliegt.